Labdien! Pirms mēs uzsāksim šo topu, es vēlējos atvainoties, ka nebija ļoti ilgi jaunu topu. Nebija kādu 2 vai 3 mēnešu topu. Es tiešām atvainojos. Bija tehniskas problēmas un kreatīvas, kā tās saucās, nezinu, vienkārši nebija ideja. Un šodienas tops būs ļoti īsiņš, tāpēc par to mēs arī atvainojamies. Un novēlam jums jauku skatīšanos. Nu tad sāksim. Sveiki visiem! Šodien mūsu topā mēs runāsim par 5 labākajām fighting spēlēm. Šodienas topu uzsāks WWE. Šajā spēlē ir vairāki gameplay režīmi, sākot no parastiem kautiņiem ringā līdz pat ar kautiņiem dzelzs būrī, no kurā ārā tikt ir gandrīz neiespējams. 4. vietu mūsu topā ieņem Street Fighter. Pirmā šīs spēles daļa tika iznākta 1987. gadā. Šajā spēlē tiek parādīti vairāki kaušanās stili. Tagad šo spēli zina ļoti daudz cilvēki, tāpēc mēs vienkārši nevarējām neielikt šo spēli mūsu topā. 3. vietu mūsu topā ieņem spēle UFC. Šajā spēlē tur ir būt viens no nedaudzajiem sportistiem, kas reāli eksistē. Šajā spēlē jūs iepazīsties ar MMA kaušanās stilu. Ja jums patīk MMA, šī spēle ir radīta tieši priekš jums. 2. vietu mūsu topā izcīna spēle Tekken. Šajā spēlē ir gan parasti cilvēki, kur izmanto kaušanās stilus, piemēram, karatē vai MMA, tā arī mistiskas būtnes, kas izmanto maģiju un visādus tādus lietiņus. 1. vietu mūsu šodienas topā izcīna spēle Mortal Kombat. Šī ir pasaulē zināma spēle, kura mūs iespaido ar ļoti labiem efektiem un dažādiem personāžiem. Un paldies, ka noskatījās šodienas topu. Ja tev patika, piespēd laiku un subscribe. Atā!